Jā, es zinu, gan visa Latvija jau pateikuši savu viedokli par mūsu jauno šedevru Straumi, un es saprotu, ka es viens no pēdējiem, bet es arī gribu pateikt savu viedokli. Jo, ja jūs gadījumā neesat to filmu redzējuši vēl, es jums varu apgalvot, ka tā filma ir tiešām tik laba, kā visi saka, un es personīgi uzskatu, ka ir vēl labāka nekā lielākā daļa cilvēku gribētu atzīt, jo galu galā mēs esam latvieši, un pārāk daudz komplimentus nedrīkst teikt. Bet ir viena lieta, ko es gan gribētu pateikt. Tagad Strauma ir dabūjusi Golden Globu. Apsveicu komandu. Bet es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas aizgājis to filmu, personīgi manā uzskatā, nebūtu nemaz pārsteigts par to, ka Strauma dabūja zelta globus. Jo es uzskatu, ka latvieši un kā tauta nenormāli sev pa zemi novērtē, un Straume patiesībā pierādīja to faktu, cik augstā līmenī latvieši spēj taisīt mākslu, un ka šis nav tāds izņēmums, kur vienkārši Straume dabūja zelta globus, un tas tā tagad paliks. Es uzskatu, ka tā vietā, lai teikt, ka šitā būs kaut kāds šedevrs, kas tur mums ir ar ko baigi jālepojās, šis ir piemērs, ko ņemt, lai iet uz priekšu un pateikt, ka latvieši var, jo latvieši vienmēr ir varējuši, ja viņi sev notic. Tādēļ šodien gribētu uzsēst video par Straumi, padalīties par savu viedokli par Straumi, kas man ļoti iespēdies prātā no tās filmas ir, jo es viņu tikko nostājos otrais, lai veiktu tādu galveno apkopojumu, un pateikt, kādēļ Straumi jāņem ir kā piemēru kreatīviem cilvēkiem, lai uzsēto sev, it īpaši latvieši, jo es uzskatu, ka Straume nav izņēmums. Straume ir piemērs un Straume sākums tam, cik kreatīvi mēs spējam pieiet kā latvieši visām lietām, ko mēs gribam. Tādēļ šodien par Straumi. Un pirmais šī gada video, un ir pāris mērķi, ko es izlicu, kas ir pirmais šim kanālam. Es gribētu šī gada laikā 10 000 subscriberi sakrāt. Tādēļ, ja jums patīk saturs, ko es veidoju, droši spiediet subscribe, maucam uz priekšu. Pa virsu tam es gribu Instagramā 1000 followers, tādēļ Instagram links man arī apakšā. Un esmu izveidojis Discord serveri, Saša TV, varat droši tur doties, pievienoties, runāt, dalīties ar memčikiem, video idejas, visu, ko jūs gribat, es tur esmu, tādēļ droši doties turien. Tādēļ šodien par Straumi, un vienkārši sāksim gadu pozitīvi un apskatīsim labākas lietas. Tādēļ dodamies video, un kā vienmēr, paldies par uzmanību. Lai video nebūtu pārāk pozitīvs, jo galu galā mēs esam latvieši, ir jāsaka par vienu lietu, ko es pat mazliet šokā biju, jo es atradu Instagram kontu, meme page sauks liktenis 1234. Ļoti iesaku, man ļoti patīk kontents, bet viņi bija atraduši divus tvītus Twitterī, kas mani nepārsteidz, jo ir Elle, ir Elles 9. loks un tad ir Twitters. Un cilvēki, latvieši Twitterī, jau bija atraduši veidu, kā sūdzēties par Straumi. Kā jūs to spējat izdarīt? Un šis nāk no cilvēka, kurš profesionāli heito. Kā pie velna jūs atradāt veidu, kā piepisties animācijas filmai, kurā ir tikai dzīvnieki un nav pat vārda neviena pateikta. Bet cepuri nos, man likās, ka es māku iepaustiem nervus čakarēt. Jūs esat jaunu līmeni sasnieguši, es klanos jūsu priekšā, jo to es nemāku. Tā kā jums vajag mazliet vitamīnu D iedzert, un dzīve sāks labāk izdoties. Iziet ārā, papildieties peļķēs vai nezinu, pieskarieties zālē, dzīves kvalitāte jums uzlabosies. Tādēļ nevajag heitot, vienkārši lieciet Straumu mierā. Sūdzieties par Air Baltiku, Rail Baltiku, visu, kur ir vārds Baltika, sūdzieties par to, liekam Straumu mierā. Paldies. Bet ja jau sākām runāt par Straumu, tad aiziet, jo manās acīs, un šis ir ļoti augsts novērtējums, Straume ir, pēc pašas pirmās reizes skatoties, un tagad arī otrais tikko nostājos to filmu, viņa ir certificēta manā reitingā top 3 animācijas filmu, kuri jebkad ir uztaisīta. Un es tagad gribu pateikt savu top 3, jo jums jāsaprot, kā serija veida kritiķis. Tik top 3 un tikt atzītam, tas ir kaut kas, kā rezultātā nosaukšu savu top 3, lai saprastu, ar kādu sīvu konkurenci Strauma ir izsitusi savu top 3. Jo numur 1, all time MVP, ja filma varētu būt Lebrons, vāģi, vāģi, vāģi un vēlreiz vāģi. Vāģi ir vislabākā animācijas filma, kur jebkad ir uztaisīta. Pirmkārt, jo
Visas scēnas ir fantastiskas, ka viņš izbrauc ārā no meka, kad viņi dodas cross country, ka viņš izkrīt ārā no smagā, ka viņš aizbrauc uz Radiator Springs, kad viņi dodas caur tam tunelim, uz to tur, principā viņi ar sali izbrauc cauri tam tunelim un iznāk tajā skatā milzīgajā, kur viņš tā te ūdens kritums un salī viņu noflešo mazliet, nu zin kā krasavčiks tīrākais. Un pēc tam skats pāri uz Radiator Springs un uz highway un visu, un filmas beigas, nu, fantastika, vienkārši nav kur piekasīties, un tur ir fantastisks balans starp bērniem, informāciju un pieaugušajiem jokiem, visi fantastiski, un vēl pa virsu, iemesls, kādēļ viņi būs numur 1, bija, ir un būs. Tajos laikos bija tāds trends, ja iznāk multiplikācijas filma, viņi pie reizes palaiž ārā video spēle, un man bija pirmo vāģu spēle uz GameCube. Un iemesls, kādēļ es to saku, jo parasti, kad iznāk spēle ar kaut kādu filmu kopā vai ko, parasti viņas ir tīri sūdīgas. Ir izņēmumi, kad tev Lego Star Wars tā ir tīri laba. Un šī vāģu spēle. Es pavadīju pārāk daudz stundas tajā spēlē. Ne tikai filmu skatoties, bet spēli spēlējot. Vienkārši amazing. Un fakts, kad ir abi divi kopā vienā filmā, vienā franšīzē, nevar nekādā veidā pārspēt vāģus. MVP, filma, Lebrons. Punkts. Tagad mēs dodamies uz otro vietu. Un man jāpiebilst, ka starp otro vietu un trešo vietu ir ārkārtīgi sīva konkurence. Bet otrajā vietā manās acīs ierindojas Wall-E's. Sekojošo iemeslu dēļ. Pirmkārt, man patīk, ka tur ir roboti. Otrkārt, man patīk, ka neviens tur nerunā. Treškārt, 100% nostalģija, jo es biju sīkais un nostalģija spēlēja pirmajās divās vietās, tas ir fakts. Un ja man jāņem viens kāds no tās filmas, kas ir man iespēdies prātai, tas kadrs, kad Wall-E's pieķerās tai raķetei, un viņš iziet cauri zemes, tai, ak, Dievs, tai sūdu garozais aizmirgu, šito te ozonu slānis, 6. klasi jau vadēja pa labu. Izlido cauri, un pēc tam ir tā montāža, kur viņi lido cauri galaktikai. Fantastiski! Labākā daļa filmai, un pēc tam, un vēl beigās tas filmas kontrasts, ka viņi atlido atpakaļ uz zemi un ieliek iekšā to zaļo podu, un tas krāsu kontrasts starp Losandželosu un to zaļo plēntu konfektnēja. Numur 2, bet ļoti sīva trešā vieta. Un es pat personīgi teiktu, ka niča starp otro un trešo vietu ir straume. Un tas vienkārši jau pasakas reiz tik straume ir labi, jo ja viņi spēja konkurēt ar firmu, kurai tev ir milzīga nostalģija, un kuri taisījuši džeki, kuriem bija 180 miljonu eiro budžets. Man šķiet, ka Olimpikos 150-80 miljonu, kosmiski vienkārši, ja? Salīdzinājumā filmu, kurai budžets bija 3,5 miljoni. Ja mēs ņemam vērā racionāli, ja mēs ņemam vērā budžetu un noņem nostalģiju nost, Straume reāli varētu būt numur 1 mana favorīts kā animācijas filma, jo es tikko pirms to video filmēju nostājos atkal Straumi, un es varu teikt, ka šī būs all time labākā animācijas filma, kas varētu būt iznākusi ārā. Jo tur ir tik daudz labu detaļu un tik daudz, kas pārdomāts, un viņa ir tik laikam nepiesaistīta, ka viņa izturēs laika izaicinājumu labāk nekā neviena cita animācijas filma, kur ir bijusi. Kā rezultātā, es domāju, vajadzēja sākt tādus pamatojumus dēļ, kādēļ Straume ir tik laba. Un es pat vesels sarakstu uztaisīju, jo man tā patīk Straume. Tātad ir jāsaka, ka šim sarakstam nav nekāda loģika. Es vienkārši saukšu no A līdz Z, ko es rakstīju, kamēr es filmu skatījos, un kas man iekrīt acīs. Brīdinu, visu spoilošu, ko es vien gribu, es varbūt kaut kāds klipus arī likšu klāt no filmas. Ja gadījumā šo kādu skatās no režijas, lūdzu, nelieciet man copyright strike, es vienkārši gribu smukus kādus ielikt, paldies. Bet nekādā konkrētā secībā no A līdz Z, kas man par filmu patika. Bet, lai mēs sāktu, jāsāk ar visiem galvenajiem varoņiem, kuri filmā. Tātad, numur 1, melnais kaķis, jeb, ņemot vairāk no opas no Latgales, melnais kaķis. Sekojam. Tālāk, kapibara. Kapibara, fantastiski, krasavčik, kuģa vadītājs, man tā patika kapibara. Kapibara fantastiski. Tālāk, lemūrs, jeb King Julians. Ja viņš filmas beigās nebūtu klačojis ar to kuģi, viņš būtu konkrēts riepa ausis tajā filmā. Kaitinošs, skaļš, mēģina dabūt validāciju. Nepatika. Bet, balansam visam vajadzēja. Tālāk, baltais vēdras putns.
Hashtag dirsā laimu, man negaršo visu, ko laima taisa. Bet vēders putns baigi smuks, baigi skaists. Pareizi, sievietā, ja nemaldos, ir sievišķais dzimums, jo, viņai spārni salauza. Tas mēs esam pieņēmis, ir varbūt kļūdos. Turpinot, tad mums ir albino komisārs Reksis. Reksis man savā ziņā atgādina amerikāni. Tīzls, skaļš, nezina īsti, ko dara, bet baigi mīlīgs. Un neņemot vērā visas tās traucējušās vērtības, viņam foršs kadrs patiktu, labprāt pabužinātu, 100%. Un tad man šeit tāds jādod liels honorable mentions Megalodonam. Lielā zivs, kas bija apakšā, un patiesībā Megalodonu viņš bija ļoti emocionāls karakters šajā filmā, un man ļoti patika, cik pat neņemot vērā, cik maz viņš parādījās filmā, beigās kadrs, kad viņš tur gulēja, ļoti emocionāli. Čista abas skatījos, gan arī apraudājos. Tā kā Megalodons, respekt. Turpinot par stāstu uzbūvi. Stāsts jau no paša sākuma ir fantastiski uzbūvēts struktūrā, ka visas lietas, kuras tiek parādītas, nav lieku kadru. Viss ir pārdomāts, efektīvs, gudri salikts, kad pirmie kadri, kad kokos parāda, kad laiva ir, pēc tam, kad suņi parādās, pēc tam, kad putns peldo pāri, pēc tam, kad ūdens sāk parādīties. Viss ir strateģiski salikts arī sākumā, kad parādās brieži skrien garām, kad pēc tam filmas beigās parādās. Visam ir pamatojums, visam ir nozīme, viss ir tādā cikliskā lokā, ka ir ievads, un pēc tam nobeigumā viss atkal sanāk kopā. Tā kā ļoti labi pārdomāts domraksts. Ir ievads, galvenā daļa nobeigums. Viss ir super smuki uzbūvēts. Fantastiski, ideāli tajā ziņā, kad jau sākumā tu zini, kas būs svarīgi, un pēc tam turpināt, viss pēc tam noslēgs. Super. Turpinot, un man šķiet, ka šis ir galvenais iemesls, kādēļ šī filma tik laba. Fakts, ka nav valoda. Un skaņu dizains, kas tajā filmā ir. Šis tā off topic, bet mēs dzīvojam trokšņa laikmetā. Visur, kur mēs ejam, visur ir konstants troknis. Kaut vai tīri no fiziskās pasaules, ka mūsu televizori skan, mašīnas skan, viss bībī, bubu, gugu, gāgā, viss slikti vienkārši. Bet arī, ka mēs ejam sociālās mēdījos, visu laiku kaut kas kaut ko runā, kaut kas kaut ko bļauj, kaut kas kaut ko Mr. Beasto, kaut kas reklāmas. Aiziet uz filmu, kurā nav troksnis. Un kurā ir tik pārdomāti un skaisti uztaisīti skaņu efekti. Tas ir amazing. Tas ir fantastiski, tik patīkami, tik relaksējoši, tā filma ievelk tev iekšā tiem skaņu efektiem. Kaut arī, kad kaķis staigā, tu vari dzirdēt, kā viņi piedomā, pa kuru materiālu iet, piemēram, ja viņš nolec no kuģa, ielec kuģi atpakaļ iekšā, vai dzirdēja, kā uz koka viņam kājas staigā, ka viņi attālinās, kad tuvojās, kad lietus ir kā līs, kā viss ir tik super labi pārdomāt, un tas dod tādu efektu filmai, tādu to immersionu, ka tu vienkārši ievelcies tajā filmā iekšā. Un arī vēl viena lieta, kā pie tām detaļām ir piedomāts, kā kaķi acis paplatās, samazinās, ausis uz aizmuguri, kā pibarai, kā viss tur sazīmēts ir, kā lemūts tur rākstās, bļaustās visu. Un filmas beigās, kad Megalodons gul uz sāna, un kad pienāk tas bars, Kapibara, King Julians un amerikāns pienāk, visa mīmika tiem dzīvniekiem. Kā var uztaisīt mīmiku, ka kapibara izskatās bēdīga? Kā viņi to dabūja gatavu? Suni mēs vēl varam saprast, bet kapibarai tur ir vienkārši oranžs ķieģelis ar divām acīm, un viņi dabūja tam emociju ārā. Tas ir fantastiski, tur ir pie visa ir piedomās, reāli, pie visa līdz pēdējiem piedomās. Tu skaties to filmu un tu jūti to kvalitāti, un tikai kvalitāti, bet to emociju, kur ir ielikta filmā iekšā, tas ir neaprakstāmi. Un tās mazās detaļas ir tās, kuras nes to filmu uz kaut kāda 7 no 10 uz 9,5 no 10 manās acīs. Tās visas mazās detaļas, kur viņi pievēršās, fantastiski. Es pat nezinu, kā savādāk aprakstīt, vienkārši fantastiski. Runājot par vienu detaļu, ir filmas vidū moments, kad viņi kāpja atpakaļ kuģi iekšā un putnam ir salauztais spārns un ir tas saulriets. Abi divi saulrieti, kuri tajās filmās ir, viņi izstās tik trekni, tik karšīgi, tik sulīgi, tik oranži, tā saule spīd. Viņi apmēram tā kā GTA 5 saulrieti ir, viņi tik smuki, tik skaisti, tik fantastiski. Vienkārši tu skaties to filmu un tu reāli relaksējies. Un vēl viena lieta, ko es pamanīju filmu otro reizi skatoties, filmas vidū
vienā brīdī uznāk tāds atslābums un relaksācija un tāds iekšējais miers. Man likās, ka pirmajā reizē tas ir vienkārši, ka es tā kā sēžu kino un es nomierinos. Otrajā reizē, kad skatījos tepat mājās, bija tieši tā pati sajūta. Es nezinu, kā viņi to ierakstīja iekšā skriptā vai ko viņi izdarīja. Bet es vienā brīdī jūtu, ka man ir pilna ķermeņa relaksācija, ka es atslābstu un es vienkārši ieslīgstu iekšā tajā filmā un es vairāk investēju un es vairāk spēju sekot līdz tam detaļām un stāstām. Un es nevienu citu filmu neesmu skatījies, kura to sajūtu var atkārtot. Ir reize, kad tu pirmajā reizē kaut ko nosties, kaut kā Interstellaru vai tāds films, kur tu spēj dabūt to pirmo emociju, bet to parasti ir grūti atkārtot. Kā viņi to dabūja gatavu straumē, es nezinu, bet cepuri nost. Man šķiet, ka viens tāds svarīgs jautājums, ko es gribētu uzdot kaut kādiem režisoriem, ir tieši par tām mājām un laivām, kuras parādās filmā. Tad ir tie cilvēki bijuši vai nav? Jo tehniski jau tu varētu naglijā pateikt, ka jā, cilvēki bija, kurš uzbūvēja to māju, kurš uzbūvēja tās skulptūras, kuras hitas, bla, bla, bla. Bet ja nevienā brīdī neparādās neviens pat mazākais rādījums, ka tie cilvēki bijuši atskaitot kaut kādas struktūras, kuras uzbūvēts, tikpat labi to cipelnētieši ir uztaisījuši, tikpat labi Joe Rogans to ir izdarījis. Nevar zināt īsti, vai tie ir cilvēki bijuši vai nav. Un tad vienkārši jautājums, vai tie cilvēki pirmkārt bijuši vai nē, bet no otras puses var skatīties, vai tas vispār ir svarīgi. Vai šai filmai ir svarīgi, vai cilvēki ir bijuši vai ne, jo manās acīs man liekas, ka tas fakts, ka to cilvēka nav, patiesībā dod vēl tādu pievienoto vērtībai filmai un tādu immersionu, ko, ja cilvēki būtu bijuši klāt, zaudēt mazliet. Tie dzīvnieki dod tādu emocionālo piesaisti, ko cilvēki man šķiet, ka nespētu dot. Tas fakts, ka mēs redzam dzīvniekus, kuri mūsu acīs liekas bezspēcīgi, vai nevis bezspēcīgi, bet tāda trauslākā situācija, kur nespēj sev atrast no situācijas, bla, bla, bla. Man šķiet, ka tas dod filmai to pievienoto vērtību, to emocionālo tādu čakras atvēršanos, kad tu skaties, ka tu investējies vairāk un tu seko līdzi un tu ceri, ka izdosies. Bet visinteresantākā lieta un nenoliedzami tā lieta, kur visvairāk man iespējusies prātā par šo filmu, kad es abas divas reizes skatījos, ko es pēc tam gāju prom. Fakts, ka mēs visu to informāciju salikam kopā, ko es teicu par detaļām, par to, ka nav vārda, ka cilvēki ir tikai skaņas. Šī filma būs ilgtermiņā nepārspējama, jo katru reizi, kad tu to filmu skaties, tā filma rāda spoguli tavam iekšējiem emocionālam stāvoklim. Kāpēc to saku? Kad es pirmo reizi filmu skatījos pirms pāris mēnešiem, es gāju uz kino, un es biju tādā, ziemas depresijā, panikas lēkme, blā, 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 visā sūdā. Un kad es skatījos to filmu, man tā filma projicēja tādu stāstu mazliet par manu iekšējo kaut kādu izaicinājumu dzīvē, ar cilvēku problēmām, ar izaugsmu, visu pārējo, un man tas nenormāli parāda visu uz augšu, ka vienkārši, man no cilvēciskā aspekta un man kā cilvēkam manā dzīves gājumā, tas bija tas, ko es no tās filmas redzēju. Šoreiz, kad es skatījos to filmu, ņemot vērā nepatīkamā ziņas, kas nāk ārā no Losandželos, ka principā liela daļa no Pacifikas ir nodegusi, es tagad skatījos to filmu un domāju, ārprāts. Es tagad redzu tajā visā to postāžu, kas notikusi Losandželosā. Un kad es skatos to filmu, saku, pagaidi. Bet filma jau nevienā brīdī nav mainījusies. Filmas doma nevienā brīdī nav mainījusies. Ne karakteri, ne stāsts, nekas nav mainījies. Es esmu mainījies. Un tajā brīdī saprotu, ka tas ir viens no lielākajiem bonusiem, kas tajā filmā ir. Tas, ka nav vārdu un tas, ka nav stāsts, nav dialogu un tur ir dzīvnieki iekšā, nevis cilvēki, tā filma spoguļo, kā tu patreiz jūties. Ja tu jūties labi, tu to filmu redzēsi kā ar cerību, ka viss būs labi. Ja tu jūties negatīvi, tu to filmu redzēsi kā pierādījumu, ka 3. pasaules karš tūlīt sāksies, ka viss būs slikti, mēs esam tikai sākumā un visi iet pa dirsu. Kā jau es teicu, esmu latvietis, ļoti pozitīvas domas, bet katru reizi, kad es filmu skatījos, beigās ir tā cerības sajūta, ka vienkārši nemīz sajies. Un tas nav nevienai citai filmai bijis, ka tu vari katru reizi uzlikt savu stāstu pa virsu. Tu vari gandrīz vai tikai noprojicēt sevi, un tu no tās filmas vari saprast, kas ar tevi momentā notiek. Kā var būt, ka tu aizēji uz animācijas filmu, tu dabū praktiski terapijas sesiju? Tas nav normāli. Tas ir fantastiski, ka viņi to spēja dabūs gatavu. Varbūt es vienkārši esmu izņēmis, kas to tā filma redz, bet tas ir kruta. Nav neviena cita filma, kas to varētu izdarīt. Un tagad, kad tu to filmu skaties, tu vari just gan Gins Zilbalods, gan Matīs Kaža ir ielikuši iekšā tādu emocionālo darbu. Nevis vienkārši kreatīvo domāšanu, rakstu, skriptu tam līdzīgi, bet patiešām investējuši sevi iekšā tajā filmā,
ka tā ir ne tikai daļa no viņiem, bet viņi spējuši atvērt gan rīzai pārējo cilvēku tādu emocionālu stāvokli, jo es nezinu praktiski nevienu cilvēku, kurš ir izgājis no tās filmas ārā bez kaut kādas emocionālas reakcijas un kaut kas ir iespējies viņiem prātā. Teic, ka viņi, es nezinu kā, vai tā bija viņu ideja, vai tā bija žanrs vai kas, bet vienkārši viņi ir spējuši izveidot kaut ko tik emocionāli, tik rezonējošu, tik patiesu, tik autentisku, ka katrs cilvēks, kas uz turieni uz to filmu aizies noskatīties, redzēs pilnīgi kaut ko citu. Tu vari redzēt to vienkārši kā stāstu par kaķiem un dzīvniekiem, kuri devušies izaicinājumā un pārvarēja visu, nesoties to, ka viņi bija vienkārši dzīvnieciņi. Tu to vari redzēt kā character development, ka kakis, kurš neuzstās nevienam ar laiku, iemācās uzticēties un uzlabo sevi kā kaki un sasniedz augstākus līmeņus un beigās sasniedz kaut kā vairāk, nekā viņš spētu iedomāties. Tu vari skatīties to kā projekciju par to, kā mēs šobrīd dzīvojam, par to, kad izaicinājumi, kur mums pasaule ir, kad nesoties to visu mūru, kas šis gads būs, beigās sajies. Katrs cilvēks, kas aizies to filmu, redzēs savu perspektīvu. Vienkārši tādēļ, ka tur nav vārdu un tur ir dzīvnieki uzlikt virsū. Varbūt es to vienkāršoju, bet tas ir mans viedoklis, tas ir mans skats un vienkārši fantastiski. Savādāk nevar apstīt, nav vārdu, ko citu teikt. Cepuri no to, ko viņi izdarīja. Tā filma ir tiešām tik laba, kā visi saka. Un, ja jūs neesat noskatījušies, ejiet skatieties. Ejiet uz kino noskatieties, jo jums ir sūdīgi skaļruņi mājās. Nav jēga tā filma jāklausās uz labiem skaļruņiem, jo ir tik daudz detaļas vispārēj, ka vienkārši vajag. Cepuri nost. Bet tas ir noticis tādēļ, ka viņi noticēja sev. Tādēļ, ka viņiem bija vīzija par filmu un kreatīvu darbu, ko viņi gribēja realizēt, un viņi to izdarīja. Un te es gribu otro daļu pa video uztaisīt, jo, ja viņi sev nebūtu noticējuši, un ja viņi nebūtu gājušos un cīnījušies pa iespēju šo filmu uztaisīt, mums nebūtu ne Strauma, ne Zelta globus. Redziet, ja jums ir dzīvē tā sakrits, ka jums ir dota Latvijas Republikas tautība, jums ir dots telefons vai dators, jums ir interneta pieslēgums, tad ir ļoti liela iespēja, ka jūs esat saskāršies tādu lietu kā sociālajiem mēdījiem un ziņu portāliem, kur jūs varat atvērt viņus un jebkurā laikā redzēt, ka mums ir Latvijā problēmas ar Rail Baltiku, Air Baltiku, ministriem, ekoloģiju, azartspēlēm, dzeršanu, ātrumu pārkāpšanu, pašnāvībām, naudu, ekonomiku, bioloģiju, vienkārši viss ir slikti.lv. Un liela daļa no latviešiem uz to pavalkās visu laiku. Mēs esam, no negatīvā ziņas, ļoti pesimistiska un agresīva tautsējā ziņā. Un ja mēs salīdzinām sevi ar citām Baltijas valstīm, kaut kā ir Lietuva vai Igaunija, liela daļa, ko mums patīk darīt, ir skatīties un cerēt, ka otrā pusē zāle zaļāk. Un mēs skatāmies uz leišiem, ka viņiem biznesi ir labāk, ka viņi pelna vairāk, ka viņi ķipa dzīvo labāk. Mēs skatāmies uz Igauniem un redzam, ka viņi ir depresīvi femboji, es nezinu, ko viņi tur dara, viņi vienkārši garlaicīgi ir. Un mēs skatāmies, ka otrā pusē vienmēr zāle zaļāk. Un vienmēr ir grūti spēt novērtēt patiesībā, cik labi Latvijā ir un patiesībā, cik labi latvieši ir. Jo jā, mums ir nenormāli daudz negatīvas lietas, mums ir problēmas vispārējais, bet tas, kas man vienmēr fascinēs pa latviešiem ir tas, cik mēs kreatīva tauta esam, pirmkārt, un otrkārt, tad, kad latvieši saņemās un sev notic, mums ir nevis iespēja tikt uz pasaules līmeni, bet mums vienmēr ir bijuši pasaules līmeņa talanti, kuri vienkārši nav bijuši realizēti. Kaut arī, ja mēs sportā skatāmies, mums ir porziņi visi un visi basketbols ir, mums ir hokejs, U20 Latvijas hokejs, kas tagad ir, viņi kanādieši paņēma priekšā. Tas vienkārši tā nenotiek, bet mums ir tās talants, un šobrīd, kā mēs runājam, ir tās talants, ka mēs varam kanādieši ņemt priekšā, tā kā viņu sportā, pat viņi nespēja nocēt tam, kas noticis. Un arī, ja mēs biznesā skatāmies, viens konkrēts piemērs, kas man iespējas prātā, Blue Shock Racing. Iesaku apstīties, viņi taisa elektriskos kartingus, viss Liepājā notiek, viss ir Latvijā taisīts. Viņi šobrīd ir iekarojuši Amerikas un Arābas tirgus, jo viņiem bija vīzija. Viņi saņēmās, viņi izdarīja, un viņi ir savākuši investorus, viņi dodās pa pasauli, viņiem ir milzīgs pieprasījums, ko viņi pat nespēja realizēt. Kas vēl jāpiebilst? Man dzīvē paveicies, ka man ir dažādi biznesmeņi apkārt, kuri dzīvē daudz ko sasnieguši, kur arī latvieši ir, bet viņi daudz neafišēs, jo vienkārši viņi nevēlas uzmanību.
Bet, lai gaitā esmu saņēmis ļoti daudz tādu informāciju, viņi dalās ar stāstiem, ko ir pieredzējuši tīpaši biznesā. Un man žēl, ka viņi to negrib dalīties, jo viņi tīri privāti cilvēki, bet tās lietas, ko esmu dzirdējis, kur latvieši strādā, ko latvieši dara un ar kādām institūcijām, valdībām un valstīm latviešiem ir sadarbības un ko viņi dara. Ja tie cilvēki pastāstītu, ko latvieši dara šobrīd, kamēr mēs šobrīd to video taisam, jūs būtu uz dirsas. Jūs pat nestādieties priekšā, cik daudz latviešu spēj un ko latvieši dara. Biznesā, kreatīvajā sportā tas ir vienkārši ārprāts. Labā ziņā ārprāts. Tikai tādēļ, ka mēs redzam, ka viss notiek ap azartspēlēm to visu. Tas, ko mēs redzam. Tas, ko mēs neredzam. Es vienkārši negribu to stāstīt, jo man uzsēja to privātu informāciju, bet ticiet man, latvieši spēj un dara daudz vairāk nekā es spēju to iedomāties. Un tādēļ man ir liels prieks, ka Straume ir izdarījis to, ko viņa ir izdarījis un panākusi Golden Globe iegūšanu, jo Straume publikai pierādīja to, ko cilvēki, kuri ir biznesā, to, ko cilvēki, kuri ir sportā, gadiem jau zina un pieredz. Latvieši vienmēr ir bijuši pasaules līmenī. Un tad, kad mums ir dota iespēja un mēs noticam sev, mēs spējam sasniegt līmeņus, ko pat citas valstis nespēja konkurēt. Un tādēļ šo video gribu uzsākt nevis tikai tā kā fanāts par Straumi, bet šito es vairāk gribētu fokusēties uz kreatīviem cilvēkiem un kreatīviem latviešiem, kuri varbūt vēl nav pamēģinājuši kaut ko izdarīt. Un tas var būt jebkas gatavošana, video taisīšana, rakstīšana, filmas, mūzika, da jebkas. Straumi pierādīja to, ka ja tev ir vīzija, ja tev ir mērķis, un tu sev notici, un tu spēj arī atrast atbalstu, tev nevajag daudz. Tev vajag spēju tev noticēt, un tev vajag produktu, kuru tu pats vēlies izbaudīt un radīt. Un ja tu to spēj izdarīt, tu jau būsi pasaules līmenī. Straumi to ir pierādījusi, mūsu sportisti to ir pierādījuši, mūsu biznesi to ir pierādījuši. Latvieši nevis vienkārši ķipa var, mēs jau esam. Mēs neesam valsts, kurai kaut kas vēl ir jāpierāda, mēs esam jau to pierādījuši. Un ņemiet Straumes uzvaru, sporta uzvaru, biznesa uzvarus kā pierādījumus un faktus, ka jūs arī variet. Jo jāsaprot viena sasodīta svarīga lieta. Ja jūs fokusēties tikai uz Latvijas tirgu, jūs esat kaut ko Latvijas tirgu un jūs esat veiksmīgi, ir pamata formula. Iedomājies to, ko tu šobrīd dari, un ja tu to darītu Eiropas līmenī, pareizini visus savus rezultātus 10. Tas ir, cik daudz Latvijas tirgus, diemžēl, mūs ierobežo. Bet te ir labā lieta kreatīviem tirgum. Ja tev ir kreatīva doma un tu to gribi parādīt pasaulē, es tev garantēju, ka tu būsi veiksmīgs. Ņem, mēģini, dari. Un šis video ir veltīts nevis tikai tiem cilvēkiem, kuri jau dara kaut ko kreatīvu un grib kaut ko sasniegt. Ja jūs jau kaut ko darat, ņemiet Straumes piemēru un mauciet tālāk, doties pēc investoriem, pēc kreatīviem cilvēkiem, piesaistīt vēl cilvēks, ņemiet, dariet, sajies, garantēju. Bet tiem cilvēkiem, kuri varbūt vēl nav spējuši nocēt, vai vienkārši domā, vai grib, nevar saņemties un grib kaut ko izdarīt, nemīz dari. Nemīz dari. Tev nevajag ne budžetu, ne kaut kādu tur palīdzību vai ko. Gribi, ņem, būs pat vēl labāk. Bet ja tev ir vīzija, mērķis, viss, ko tev vajag izdarīt, ir vienkārši iesākt. Un galvenais nopublicēt, lai pasauli to var redzēt. Jo es apsolu, Straume nav izņēmums, Straume ir fakts. Straume ir pierādījums, ka ja tu ņem un dari, sanāks. Un ironiskā kārtā, go with the flow. Dodies ar Straumi. Uzticēs procesam un sajies. Jo, ja tu sev neuzticēsies, nekas nebūs, bet ja tu tici tai vīzijai, ko tu gribi realizēt un ko tu gribi parādīt pasaulē, 100% sajies. Jo, jā, leišiem vairāk naudas ir un igauņi ir depresīvāki, bet mēs esam kreatīvā tauta. Mēs esam dzīves baudītāji, un dzīves baudītājs spēj izbaudīt un izveidot daudz labāku saturu nekā neviena cita pārējā valsts. Tādēļ visiem latviešiem, kuri grib ko darīt, ejiet, dariet, es jums apsolu, jums sajies. Tādēļ tas ir mans video par Straumi. Man ļoti patīk Straume. Es viņu turpināšu atbalstīt, turpināšu skatīties. Man ļoti patīk. Ja jums ir kreatīvās domas, ņemiet, dariet. To sacīdams, video noslēdzu, kā jau teicu, cenšos sasniegt 10 000 subscribers. Ja varētu palīdzēt, ļoti novērtētu. Instagramām arī droši piesakojiet, ja gribat. Tas tā vairāk interakšņi, ja gribat kaut ko mani parunāt. Piereiz Discords apakšā droši apsieties to, piedalieties. Un arī Patreonā liek video, šos lieku agrāk video, piereiz likšu tādus īsākus video reiz nedēļā. 3 eiro mēnesī, gribat atbalstīt, ļoti novērtēt. To sacīdams. Paldies jums visiem par uzmanību. Ejiet skatieties Straumi,
ejiet, taisiet, radiet mākslu, izbaudiet dzīvi, padariet to pozitīvāku un dodiet pasauli to, ko jūs vēlaties saņemties. Tādēļ, paldies, tiekamies nākamajā.